Vai tu saproti, ka es vēl arvien pilnībā godinu savu tēvu, taču neesmu tēva vai vectēva varā? Es turpināju, vai tu atceries, kad es pēdējo reizi biju Atlantā, es lūdzu savam tēvam padomu? Es teicu, neatceros tādu gadījumu, kad es nebūtu izmantojis tēva ieteikumu, jo viņam bija taisnība. Tagad viņš ir mans draugs, mentors, cienījams cilvēks, patriarhs. Taču viņš nav manas dzīves noteicējs. Kā tad jūs aiziet? Pirmkārt, jūs aiziet fiziski. Kad es dzirdu, ka vecāki man saka, mans jaunais dēls vai jaunā meita taisās precēties, bet viņiem nav naudas, mēs atļausim viņiem dzīvot mūsu mājā. Es sadusmojos. Es teicu, ne pie kādiem apstākļiem jūs nedrīkstat atļaut viņiem dzīvot jūsu mājā. Tad viņiem pašiem nekas nesanāks, jo jūs turpināsiet viņus audzināt visu laiku, kamēr viņi būs jūsu mājā. Viņiem nenāksies pašiem cīnīties ar grūtībām. Nepalieciet vecāku mājā, nedzīvojiet blakus mājā, pārbrauciet uz citu vietu, aizbrauciet kaut kur citur īpaši uz to laiku, kamēr būsiet iemācījušies, kā satuvināties, pieķerties, atbrauciet atpakaļ un paciemojieties kādu laiciņu un brauciet turpināt pieķeršanos. Kad jūs beidzot atgriezīsieties un paliksiet ilgāku laiciņu, un viņi pamēģinās atkal valdīt pār jums, tad izrādīsies, ka esat pieķērušies tik spēcīgi, ka vairs nav problēmu. Vai jums visu laiku jāciemojas mammas un tēva mājā? Noteikti nē. Otrakārt, jums ir jāaiziet finansiāli. Šī paudze ir daudz grēkojuši šajā jomā. Kad viņi aiziet, mani draugi, tad viņiem arī ir jāaiziet. Viņiem jādzīvo patstāvīgi. Atcerieties, ar kādām grūtībām gan jūs, gan es, mēs visi saskārāmies laulības sākuma posmā. Ko tad mēs darījām? Mēs cīnījāmies kopā. Mēs tik ilgi ēdām makaronus ar sieru, ka tie mums gandrīz vai pa ausīm nāca laukā. Ja man būtu jāpēd vēl viens cīsiņš, es sāktu kliegt. Vai zināt ko? Mēs to izdarījām. Vai jūs to nedarījāt? Daži no mums turpināja to darīt, un, zināt, tieši šīs kopā pārvarētās grūtības vēlāk palīdz pieķerties. Ja jūs būsiet izstiepuši savu roku, vai arī, ja jūsu vecāki būs izstiepuši roku, jūs nekad nebūsiet brīvi, jūs nekad nebūsiet stipri. Nepalīdziet tik daudz. Nepērciet viņiem mašīnu. Nepērciet viņiem apģērbu. Un nepērciet viņiem lielas dāvanas. Kā jūs ļausiet jaunam cilvēkam, kuram tikko pietiek naudas, nopirkt dāvanas, kas līdzinātos jūsējām? Nepērciet mazbērniem visu nepieciešamo. Kā tēvs var būt mazbērnu tēvs? Nekad nesakiet. Ja tev tiešām rodas problēmas, vienkārši piezvan mums. Nekad tā nesakiet. Kad viņiem rodas problēmas, pajautājiet viņiem, ko jūs tagad darīsiet? Viens āmen palīdzētu. Gan jums, gan man ir jāaiziet arī emocionāli. Tas ir grūti izdarāms. Ja jūs laulībā ir nopietnas problēmas, neejiet atpakaļ uz mājām. Ejiet pie sava labākā drauga vai pie sava mācītāja, taču neejiet uz mājām. Aizejiet. Esiet atšķirti. Kas šo sievieti? Pasakiet man, atdod projām. Jā. Cik lielu viņas daļu? Visu? Jā, man tas patīk. Mēs ar viņas māti. Nē. Mēs ar viņas māti. Es atceros, ka vienreiz redzēju kaut ko interesantu. Mācītājs laulības ceremonijas laikā izdarīja brīnišķīgu lietu. Tieši pirms tā brīža, kad bija jādod laulības solījums, viņš aicināja viņa vecākus un viņas vecākus iznākt priekšā. Viņš tiem teica, lūdzu, dodiet buču savam bērnam un sakiet uz redzēšanos.
Es gribēju teikt, jā, jā. Es redzēju, kā vecāka acīs parādījās asaras. Es negribu teikt uz redzēšanos, bet tu vairāk neesi mana mazā meitiņa, tu vairāk neesi mans dēls. Jūs esat jauna ģimene, jaunas mājas, jūs esat vīrietis un sieviete, sieva un vīrs. Jūs vairāk neesat mums pakļauti. Vecāku pienākumu pildīšanas laiks ir beidzies, bet būt vecvecākiem ir kaut kas pavisam cits. Kāds man atgādināja, ko kāds cits ir uzrakstījis grāmatā. Kādās kāzās atnesa priekšautu. Es domāju, ka manai sievai vajadzētu atnākt un man palīdzēt. Tādēļ, ka ar laiku, mani draugi, kad mēs... Tā jau daudzus gadus ir mana sieva Darlīna. Kad pienāk laiks, viņai ir jāpaņem šķēres un jānogriež saikni, priekšauta lences un jāpasaka uz redzēšanos. Mums tā ir jāierāmē un jāpieliek viesistabā pie sienas, lai visi redzētu, ka mēs esam nogriezuši šo saikni. Šeit ir viegli pārgriezt, vai ne? Mums ir 3 bērni. Neviens no viņiem nav aizgājis, bet mēs esam runājuši par saiknes nogriešanu. Vai tu domā, ka to būs ļoti grūti izdarīt? Jā un nē. Kādā ziņā tev tas būs grūti? Būs grūti tādēļ, ka viena nodaļa mūsu dzīvē būs beigusies, un es to zinu. Tas būs rūgtens salds process, jo es zinu, ka ar šo bērnu nekad nekas vairs nebūs tāpat kā agrāk. Šī mūsu dzīves daļa būs beigusies. Vai tu esi skumus par to, ka saikne ar mūsu dēlu un mūsu meitu kļūst vājāka un drīz viņi ies savu ceļu? Jā. Jā. Ir grūti. Vai arī man tas ir bijis grūti? Vai arī mūsu bērniem bija grūti? Jā. Jā. Vai esam raudājuši? Jā. Kādēļ mēs raudājam? Jo bija? Sāpīgi. Jā. Skumji. Jā, ir skumji. Varbūt ieslēgsim viņus guļamistabā? Laba doma. Kādēļ tas būs priecīgs notikums, kad mēs pēc šī pārejas perioda beidzot dosim viņiem uz redzēšanos bučiņu? Tādēļ, ka tieši šim nolūkam Dievs tos mums uzticēja. Jau pašā sākumā, no pašām pirmajām dienām, viņi tika mums iedoti, lai mēs audzinātu viņus līdz tam brīdim, kad mēs varam izgrūst viņus laukā no līgzdas un noskatīties, kā viņi lido. Tas bija mūsu nolūks. Āmen. Tieši patreiz mūsu meita ir atbraukusi mājās no koledžas. Šovakar viņa ir šeit. Viņa mani nošaus vārdu vistiešākajā nozīmē. Taču tā kā es esmu ģimenes galva, Dženifer, atnāc lūdzu uz vienu brītiņu. Laipni lūdzam, Dženifer. Vai esam par to runājuši? Jā. Jā, vai tas tev ir bijis izaicinājums? Jā. Kam ir tā saikne, ko es aizmetu? Vai jūs to neatsviest man atpakaļ uz vienu brīdi? Paldies. Tas nav vēl priekš tevis, meita. Es zinu, ka tu mīli ļoti jauku puisi, taču saikne vēl nav nogriezt, vai ne? Nē. Bet tās ir palikušas vaļīgākas, vai ne? Jā. Labi. Viņa par to neko nezina. Dženifer, mēs ar mammu tevi ļoti mīlam. Mēs tev ļoti uzticamies. Mēs turpināsim laist saikni vaļīgāk. Kur ir tās šķēres? Vēl nē. Nē, taču mēs gribam, lai tu to atcerētos. Negriez. Šī diena tuvojas. Mēs tevi atbrīvosim. Mēs tik ļoti lepojamies ar tevi. Patur to. Paņem sev līdzi uz mājām. Apkopojot teikto, aizej. Aizej? Aizej. Aizej.
Aizej!